mums kopā Edmunds Augstkalns, hokeja skolas Rīga kapteinis. 12-3 zaudējums pret Kurbadu. Edmund, kā varējāt nedaudz pieklājīgāk nospēlēt? Kā uzskati? Protams, pieklājīgāk varējām nospēlēt, bet tā, kā ir jāstāsta tālāk. Šodien izgājām bišķiņ tādi, satraukušies varbūt, bet nav ko pārdzīvot. Kā ir spēlēt kopā ar jauniem džekiem? Interesanti. Pats jau jauns, neesmu nekāds vecais. Interesanti, protams. Es uzreiz varu atcerēties to pašu. Mums tas bija man tagad treneris Beresņevs, mums bija Gunārs Krasniņš treneris. Un plus mīnus jau, zin kā, baigi līdzīgi tas viss, tās taktikas un viss. Bet, kā pateikt, ne grūti, ne viegli, interesanti. Jauniem virslīgi noteikti ir laba skola. Ko, teiksim, treneris prasa no šādas komandas, zinot, ka pret tādām komandām kā Kurbats Mogo grūti iesi, lai tiktu pie punktiem? Kāds varbūt uzstādījums ir? Uzstādījums jau nav rezultāts. Katrā ziņā uzstādījums ir spēles organizācija un disciplīna. Tās pašas, principā, svarīgākās lietas. Un, protams, ja mēs varam aizķerties aiz rezultātu, vispār super. Kā tev pašam plāni? Es saprotu, uz laiku esi Rīgā. Ir doma skatīties ārpus robežām kaut ko? Jā, bet tagad pagaidām... Jā, tā arī ir, aģents meklē piedāvājumus, bet, tas ir cits stāsts, un tagad es esmu tev un jāpalīdz, cik varu palīdzēt Rīgai. Kā izskatās? Varētu atrast kaut ko? Nav jautājumu man. Tas ir aģentam jājautā. Paldies, lai veids!